Jā. Labrīt, dargie skatītāji! Šodien mēs esam ceļā uz vienu jaunu mazo upīti. Es apskatījos upes tecējumu, viņa iztek no tāda kā purvezera, es teiktu, un vienā brīdī viņa vienkārši pazūd. Tā kā viņa nav, laikam, daļa no lielajiem upju basēniem, maza upīte. Es pieņemu, ka tur varētu būt līdakas, asari, varbūt arī strautforeles, jo upe ir tīri krāčaina un strauji tekoša. Tā kā jauna upe tiks ierakstīta manos ierakstos pēc šodienas copes, un jā, būs interesanti copīta. Šodien arī ir taktiskais dzēriens pirms copītes, laiks ir apmācies nedaudz, un tagad pēdējo nedēļu bija baigais karstums, un pēc temperatūras krituma parasti ir nenormāli labas copītes. Tā kā brauksim uz šo te jauno upīti, skatīsimies, meklēsim to zivi, un tad jau redzēsim, kas mīt mazajā upītē. Aiziet! Nu ko, tad beidzot mēs esam ieradušies pie upes. Upe izstās vienkārši fenomenāli. Tā kā parasti jāiet upei uz augšu, bet šodien es jūtos riskants, tāpēc iesim upei uz leju. Jo man aiz muguras ir tīri pamatīgs bebru dambis. Un es domāju, ka ejot upei uz leju, mēs atradīsim daudz foršākas vietiņas. Iemetīsim šeit pāris reizītes krācītēs. Iemetīsim vienu tur. Un neviens nav mājās par pārsteigumu. Tā kā iesim upei uz leju, meklēsim tās zivis un aiziet. Šeit ir tāds foršs starpkrāču posms. Nostāšos uz akmeņiem, izmētāšu. Vai tas gan bija švakuls. Ir. Pirmā dienas ir. Kas tas tāds ir? Mini forelīte. Burtiski mini forelīte. Tā. Attāķēsim vaļā. Tā pat attāķējās. Burtiski siļķīt. Smuki, laidīs vaļā. Aiziet. Dienas pirmā ir. Tas bija tāds arī švaks metiens. Bet, un patais no kokā. Tas bija tāds švaks metiens, bet tur sēdēja forela. Ok, skaidrs, tad vienīgā suga, kas te varētu dzīvot, ir foreles laikam. Forši. Jauna upe, jauna forela un jauns koks. Labs ir, es te beigšu akstīties, iešu tālāk. Sodāk, lai visu mežu izraus ārā. Ko lielos mēros esam nogājuši šo te krāčaino posmiņu. Tagad jau uzstājas pitstupiņš, jāpadzer ūdens, jāatpūšās. Tad jau dosimies tālāk. Izstās, ka tieši aiz tiem pēdējiem kokiem, kas tur ir, tāds foršs dziļumiņš, tur arī kāds varētu sēdēt. Tā kā jāpauzīt, dodamies tālāk. Klusas, mierīgs un bez zivīm. Kas par stūri tur ir? Kas tur par stūri ir? Haidi ir ārā. Es tikai lapu noķēru. Baļin. Šeit ir mega bedra. Ir beidzot kaut kas labāks. Beidzot kaut kas labāks. Un šitā jau 20 niecīt būs. Rītīgs smukuls. Rītīgs smukuls. Tīklā iekšā. Jā.
Jā, šitais smuks bāds viņai tikai āķis acī laikam ir trāpījis. Ui, jā. Tā, labi attāķies. Laidīs vaļā. Nu ko, otrā dienas ir kaut kur 20, 25 centimetri. Laidīsim vaļā. Tā, mums ir brociņā. Tajā bedrē noteikti vēl kāds sēž. Nu, smuks eksemplārs. Labs. Nu ko, jāuztais varbūt viens back to back, ne? Jo bedra te ir milzīgi. Te varētu vēl kāds sēdēt. Razbainieks. Lietutiņš arī sākās. Nu, netic, ka te neviens vairs nesēž. Vien forelīti tikai. Nevar būt. Kas tas bija? Zars laikam. Ideāli stūri. Laikam noķēru vienīgo, kas te bija. Dosimies tālāk. Šeit arī forša bedra. Tur un tur. Iemetīsim sākumā pa labi. Neviens nav mājās. Iemetīsim vēl vienu pa labi. Ideāli. Neviens nav mājās. Tā bedra izstās ļoti labi. Jāpiemet nedaudz tuvāk pie tiem kokiem. Ideāli. Tā. Varbūt jānostājās kaut kā šeit. Kas tas bija? Viss zivs? Nevarēja saprast. Laikam, ka nē. Bet arī aiz tiem kokiem ir bedra. Kāds var kaut kā novilkt gar viņiem. Neizskatās. Tā tagad būs challenge. Pārlikt viņam pāri. Oi, johaini. Viņš makšķer tur uzmanīgi. Ui, johaini. Būtu jāapķer koks kaut kā. Kā es rokas noskrāpē. Bet tik pāri vismaz. Tā, pīrādziņa nāc ārā. Pīrādziņš negrib nākt ārā. Tā. Šaubos, ja tur kāds sēdē, ka kāds ņems. Tas būtu prikals. Stipri šaubos. Paņēmu. Dienas trešā. Šitā tāda miniatūra, tāpat kā pirmā. Punk, iekšā. Tā. Spoli kaut kur jānoliek uz koka. Nu. Plus mīnus ir. Tur draugs. Mierinies, tur tikai viens āķīts ir iekšā. Ideāli. Tā. Kur arī dienas otrā siļķīte. Laidīsim pa taisno vaļā. Labs. Nu ko, 3 foreles ir noķerts. Kaut kur 5, ja nemaldos, nerealizēts. Bet
fenomenāli dieniņa. Es domāju, padosimies vēl bišķīt priekš, prasās kaut ko lielāku. Es esmu iegājis azartā un jo, kopsavilkums un brauksim mājās. Es liekas, ka te bebrs ir pastrādājis bišķi, bet viņa projekts nav pabeigts līdz galam. Tas laikam nozīmē to, ka tur ir krācīta, tur varētu kāds sēdēt, un tieši aiz tā dambja varētu būt bedre, kur arī kāds varētu sēdēt. Tā kā es cenšos iet pa akmeņiem, tā lai neuzsist augšā smilti. Iemetīsim vienu krācītā. Norāvās. 6 nerealizēts. Nu, ņems atkal. Jā. Ui, šitā lec. Ai, mazā lecīgā aizlec. Ņēma 2 reizes. Tā kā mans pareģojums bija pareizs. Krācītais vienu sēdēja. Jāpārbauda tā bedrīte. Varbūt tur arī kāda sēž. Bet šitā bija riktīgi aktīva. Viņi cīnījās par visu, lai norautos no tā āķa. Ja, tas arī izdevās. Labs ir. Netraucēsim viņu vairāk. Mēģināsim nostāties te. Interesanti tā bedra ir, klausies. Varbūt no distancītes jāpamet. Tā, lai tā zivs nemaz nejūt, kas tas esmu. Kaut kas ņēma. Nu. Vēlreiz neņems. Tā kā jā, mans pareģojums bija patiesi. Tur viens sēdēja. Tur laikam arī. Es īsti nevarēju saprast, vai viņi bija riktīgi maziņi, vai arī tas bija koks. Bet jā, tur sēdēja tāda kā otrā forelīte, kur tika realizēta. Smuki. Oi. Labi, dosimies tālāk. Ir viena lieta, ko es esmu sapratis par šo upi. Ir tā, tu ej, un tu nevar beigt copēt. Jo vieta pēc vietas, un tur uz priekšu arī ir vietas, tur ir nereāli bedra. Tā šeit es uzmetīšu riskantos metienus. Šitie būs riktīgi riskanti. Es mēģināšu arī tajā stūrī ietrāpīt. Nu, ja no šejienes kāds iznāks, tas būs vienkārši burvīgi. Tā, labi. Kaut kādu zālīti noķēru. Aizlec garām. Aizlec garām, varbūt ņems vēlreiz. Es zināju, ka tur kāda nešpatnula sēž. Nu, neņems vairāk, ne? Viņi varētu paņemt. Varbūt man tur jāiemet woblers. Bet metot wobleri uzreiz ir risks lielāks. Jo viņam vairāk žuburi ir. Uj. Tas bija galīgi garām. Es ceru, ka varēja redzēt uz kameras arī to siluetu. Riktīgi aizlec garām. Aizskar mānekli, netrāpīja, aizmuka prom. Gadās arī tā, kas te ir noticis pa bardaki. Šeit būs izaicinājums tagad tikt man pāri. Plāns man ir tikt uz tā bērza. Ko es tālāk darīšu, es nezinu. Johaidī. Tā. Noliksim kātu šeit širā. Tas koks slīdīgs maita. Tā. Labi, un ko tālāk? Ko tālāk? Tā, labi. Mēģināsim bez liekām kustībām un manevriem. Tā.
apsēdīsies te. Šitais koks stabils. It kā jā. Varbūt otru kāju šeit var kaut kā nolikt. Abā. Ideāli. Tā, un tagad, ko es varētu darīt? Es varētu iet vienkārši pa bērzu. Varbūt es nolikšos uz savas pēcpuses tur pa vidu. Iemetīšu tur apakšā. Un tur arī koks ir nokritis. Tā kā baigais stūķis te ir. Tā. Es pat varētu nesēsties, bet drošības labā, tā kā es esmu viens, labāk piesēdīšu. Tā, lai nav starpgadījumi nekādi. Tā, lai var tikt atpakaļ sveiks un vesels. Baigais stūķis, klausies. Apmēģinu tur apakšā ielādēt. Ok, labi. Tā. Jādabū nost no širās. Tad jau īzi. Ok, bro. Tur ir nereāli iemest iekšā. Tā ne ir reāli. Šādās vietās gan jau arī sēž tās trofeju forels. Tā viņš sapinies. Tādās vietās, kur tu klāt nemaz netiec. Spēlē viņš fantastiski. Tas bija ideāli. Labi, iemetīsim vēl vienu, tad rāpūsim tālāk. Bedres te ir viss cauri. Kas pa foršu krācīti. Iemetīsim tieši iekšā. Nā, krācītē viņš ļoti smuki spēlē. Un tur ir tieši bedra aiz krācēm. Oi! Tieši krācītē sēdēja viens. Oi! Nāču. Nāc iekšā. Ir 4, ne? Tā. Atkabināsim ātri. Laidīsim vaļā. 4 ir. Laidīsim vaļā. Šo rosnu ir sorījusies kaut ko. Tā, laidīsim vaļā šo rasno uzādušos foreli. Smuki nostājās krācē. Baigi interesanti, viņa tā kā guļ tur vienkārši. Bet viņai vēders bija pilns, viņa bija sarījusies nereāli kaut kā. Labs. Nu ko, rozā raķete, šitā te mazā. Arī nereāli labi ir. Pasmuko. Aiziet. Maucam tālāk. Nu ko, beidzot esam tikuši līdz vloga beigām. Šodien apskatījām jaunu upi, noķērām jaunas zivis, nogājām daudz kilometrus, bet šitā bija tāda upe un tik nereāls posms, ka tu ej un ir bedre pēc bedres un ir konstanta cope, konstanta realizācija. Nu, realizācija, protams, prasītos labāku. Šodien es strādāju ar 4. izmēra blūfoksiņiem, rotiņiem, kā arī mazo rozā woblerīti. Tā kā, ja tu ej gar šitādu upi, un varbūt tev nav tas izmērs zivīm, bet tev visu laiku ir tas actions, tev visu laiku dod iekšā pa to dopamīnu receptoru, tu vienkārši nevar beigt. Nu, es pats arī beigās aizrāvos, nogāju kaut 2 vai 3 kilometrus vairāk nekā es pats gribēju. Bet es nenožēloju nemirkli, jo copi bija fenomenāli, laiciņš bija labs, atpakaļ ceļā sāka līt, tāpēc vloga outro ir mašīnā. Un jā, kopumā ļoti labi copīt. Tā kā paldies par skatījumu un tiekamies nākamajā vlogā.